Armands Strasts dzimis 1970. gadā, Sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa valdes loceklis, ekonomists pēc aizraušanās un pēc daudziem darbības izpaudumiem, komponists pēc izglītības, beidzis cits starpā Lībeks mūzikas akadēmiju, kur arī aizstāvēs maģistra grādu, aizraujas ar tādām programmēšanas un skaņveidas problēmām, kas balansē drīzāk varbūt kaut kur uz robežas starp mūziku, matemātiku, programmu nodrošinājumu, veidošanu, kaut kādu es pat tur nesaprotu, nevaru tur iedziļināties. Grūti pateikt. Armands ir arī, te mēs redzam aizmugurē šo te Reform Task Force Latvija valdē. Viens no ļoti būtisks, diemžēl, sabiedrības neievērotas un nenovērtētas ekonomiskās programmas autoriem šeit, Latvijā. Kā lūdzu? Pašlaik? Nu. Pašlaik nenovērtētas. Kā radās doma nodarboties ar ekonomiku gluži vai zinātniskā līmenī, jums kā profesionālam mūziķim, komponistam? Nu jā, īstenībā tā doma par ekonomiku radās vienlaicīgi ar domu par politiku, vai ne? Jo tās domas iet īstenībā tā rokā diezgan bieži. Bet doma par politiku radās tajā brīdī, kad es sapratu, ka valdība šeit vietējā valdība var darboties antikonstitucionāli, ka tas ir iespējams. Un tad es sapratu arī, ka tad arī sabiedrība var darboties pret valdību. Ja? Un manā personā darboties pret valdību nozīmē pievienoties kādai politiskai partijai un kaut ko reāli sākt darīt, lai tāda tipa valdības Latvijā vairs nebūtu, ja? lai to novērstu. Un kā to var izdarīt? Tas mans paņēmiens bija tāds, ka vienkārši es izmantoju to, tās savas iespējas, vai ne, ko dod tāda starptautiskā komunikācija, vai ne, jo es diezgan ilgu laiku biju dzīvojis arī ārzemēs, vai ne, Eiropas Savienībā un tā. Un jau 11 gadus Eiropas Savienībā, jā, plus tie gadi, kas ir Latvijā. Un tad Un vienkārši izmantojot šos savus internacionālos kontaktus, savākt tādu kompetenci, vai ne, tā sakoncentrēt, kas varētu skaidri pateikt, kas ar šo vietējo ekonomiku un politiku nav kārtībā. Vai ne? Un tas man tā diezgan labi un ātri izdevās. Un tad radās jautājums par to, ka mēs varam uzrakstīt ar šiem spēkiem, vai ne, ar šo kompetenci un ar to zinātnes atbalstu, ka mēs varam radīt alternatīvu ekonomikas programmu. Un teiksim, kā es kļuvu par ekonomistu visā tajā kontekstā, tā, protams, ir neformāla izglītība, tā nav formāla, vai ne, bet tā ir neformāla, bet tajā ziņā, ka ikdienā komunicējot ar tādiem, ļoti augsta ranga zinātniekiem, profesoriem, vai ne, tas jau tevi iekrāso, vai ne, un tad pāriet uz tevi tās zināšanas, un tas jau principā nav nekas cits kā izglītības process augstskolā, vai ne, augstskolā jau tu arī tieši tāpat mācies individuāli, vai ne, bet vienīgi tev ir, kaut kāds formāls setings, varbūt ej uz augstskolu biežāk vai kaut kā tā, bet, teiksim, komunicējot ar profesoriem, piemēram, studējot Libekā, es nemaz tik bieži nekomunicēju ar profesoriem, kā es tagad komunicēju ar TFL, ne, jo mums tā komunikācija ir gandrīz katru dienu notiek. Tā kā, to tā nevar izsvērt, kāda izglītība, vai ne, man liekas, ka man šī izglītība ir, un to arī tie profesori paši atzīst, vai ne, ka tu esi gatavs ekonomists, vai ne, es nezinu, rakstu disertāciju vai kaut kā tam līdzīgi. Un tā. Tā kā, tajā ziņā jā, un tad, tā ekonomikas lieta un nonākšana līdz tam notika caur politikas, caur neapmierinātību ar pašreizējo politisko varu Latvijā un caur vēlēšanos ietekmēt to tādā virzienā, lai tomēr sabiedrība būtu ieguvēja, nevis zaudētāji. Bet jūs gribat teikt, ka jums
ir zināmas receptes, kā šo stāvokli varētu mainīt. Jā. Kāpēc citiem viņas līdz šim nav bijušas zināmas? Citiem... Jo tie ir nākuši un gājuši visādi politiķi, visādas partijas, tā nepārtraukti. Ir bijušas arī balsis un ir bijušas arī, teiksim, es neteiktu tā, ka nav bijušas zināmas tā, ka nevienam, vai ne? Jo, arī, piemēram, man liekas, ka liela problēma ir tā, ka netiek mācīt Latvijas ekonomikas vēsturi pietiekoši. Ja, ekonomikas vēsture ir pilna ar piemēriem. Tieši tādiem piemēriem, tā kā pašlaik pārdzīvo Latvija un, teiksim, arī globālās ekonomikas nav pirmo reizi krīzē. Pagājušā gadsimta sākumā, salīdzinoši nesenā vēsturē, bija iespējīga ekonomikas krīze. Un šī krīze, bet īstenībā tādas krīzes ir zināmas jau no Mezopotāmijas un Sumēru laikiem. Ja, tā kā, un tie, kas to pēta un skatās, tie zina, kāpēc notiek finanšu burbuļi, piemēram, kāpēc viņi plīst, kā var pāriet no finanšu ekonomikas uz reālo ekonomiku, kas ir jādara. Un to mēs esam apkopojuši tās zināšanas, ja, mums ir ekonomikas vēsturnieki, ja, kā Jeffs Summers, piemēram, kurš skaidri pasaka, tas tiek vienmēr darīts tā un tā, un tāda recepte var sasniegt labs rezultāts arī Latvijā. Bet kādā līmenī, jūsuprāt, būtu jāmāca ekonomikas vēsturi? Vidusskolas līmenī varbūt pat jau. Ja jau mēs tā pa lielam pieejam šā lietā. Teiksim, tas būtu varbūt tā uzreiz tā radikāli, ja, bet vismaz normāli augstskola bakalaura maģistra programmās būtu, tā komponenta jāpastiprina. Bet vai, teiksim, vakar Eiropas zemēs, te pašā Vācijā, kur jūs esat pietiekami ilgu laiku dzīvojis, vai tur izglītības sistēma nodrošina iespēju apgūt ekonomikas vēsturi visiem tiem, kam tas būtu nepieciešams? Vai tad tur tā visi ir tik zinoši šajā jomā un visi māk, teiksim, pārnest tagadnes situāciju uz pagātnes modeļiem un attiecīgi tos analizēt, vai tur tas ir notiek? Varbūt tur nekas tāds nav. Ir atsevišķi profesori, kas zina. Man liekas, ka Vācijā ir tā situācija, vai ne, ka tur ir tā tradīcija, ka ekonomikai ir jābūt sociāli atbildīgai. Tā tradīcija arī neradās šausmīgi sen, viņa radās tikai pēc Otrā pasaules kara. Pēc tam jau, teiksim, un vispār demokrātija. Bet tā tradīcija, ka ekonomika ir jābūt sociāli atbildīgai un sakārtotai, tā gan tiek arī diskutēta ļoti, ļoti daudz sabiedriskos mēdījos un sabiedrībā. Un sabiedrībai nav nekāda ilūzija par to, ka brīvais tirgus varētu funkcionēt pats par sevi. Tā kā, teiksim, ir pats no sevis, tā kā tas ir šeit, ne? Kad galvenais ir, teiksim, ka brīvais tirgus ir kā viss pats noliks savās vietās, galvenais neiejaukties. Vācijā nav par to runa. Vācijā tieši otrādi runa par regulāciju. Ja? Kad ir jābūt kārtībai, kad ir jāregulē, ka valstī ir jānoliek noteikti, teiksim, jādefinē noteikts robežas, uzņēmēju darbībai. Viena lieta ir ne tikai banku regulēšana, bet arī nodokļu progresija. Tam ir jābūt. Nav iespējams uz visu sabiedrības rēķinu ātri kļūt bagātam. Uz to neviens nesapņo Vācijā, neviens necer par to, ka tas tā būs. Cilvēki zina, ka var kļūt bagāti ar darbu, ar lielu piepūli, tu var kļūt turīgs. Protams, ir arī ļoti bagāti cilvēki Vācijā, bet neviens necer pēkšņi kļūt bagāts no vienas dienas uz otru, jo tas nav iespējams veselīgā sabiedrībā. Nē, bet gan Vācijā, gan citās zemēs ir arī vēsturē bijuši periodi, kad tas arī ir bijis iespējams, teiksim. Un to jau nevar. Un Latvijas situācija, tāpat kā citu pēckomunismu zemju situācija, jau savā ziņā bija unikāla arī, teiksim, ar to, ka vienā dienā sagrūst viens saimniekošanas modelis un paliek tāds vakums, kurā gluži neizbēgam vajadzēja tiem cilvēkiem, kas ir uzņēmīgi, viņiem vajadzēja izmantot savu uzņēmīgumu, ko viņi arī darīja, vai ne? Nē, tie, kas ir industriāli ieguvuši kapitālu, vai ne, kas ir bagātākie cilvēki Vācijā, vai ne, tie ir Aldi brāļi, vai ne, kas ir nodarbojas ar lielajiem tirdzniecības
uzņēmumiem. Nabadzīgiem cilvēkiem domātiem lielveikaliem. Jā, tas apmēram tā. Bet, protams, ir bagāti industriāļi, vai ne? Tie, kas ir ieguvuši ar industriju. Tas ir, protams, vai ne? Tas ir jādara arī Latvijā. Tad, kad valsts kļūst bagātas, vai ne? Ko nozīmē valstis, vai ne? Arī iedzīvotāji, rodas vidusšķiri, tikai tad, kad valstī ir industrija. Citādi valsts nekļūst bagātas. Citādi tas nav iespējams. Jā, bet mēs visi atceramies 90. gadu sākumu, kad Latvija atguva neatkarību, tad lielai daļai iedzīvotāji jau priekšstats bija tāds, ka mēs drīz dzīvosim tā kā Rietumē Eiropā, kā rāda pa televizoru, mums visas mantas būs, no kurienes viņas nāk, mums nekādas daļas nav. Un viss tā rūpniecība ir padomju militārā kompleksa sastāvdaļa. No tās mums jāatsakās, tā taču cilvēki domāja. Tā domāja, bet un domāja ne jau tikai atsevišķi individu, bet masas domāja tā. Bet, piemēram, ļoti jauki var salīdzināt, es tikko biju Potsdamā, teiksim, pirms pāris dienām. Un Austrumvācija to tieši tāpat varēja izdarīt. Ja? Viņi varēja likvidēt, piemēram, savu papīra rūpniecību, bet viņi nelikvidēja, viņi atstāja. Ja? Papīra rūpniecība tur ir, un šodien viņi redz, ka ap papīra rūpniecību ir izveidojušās apmēram 30 nozares, kas no tā dzīvo, kas no tā iegūst. Un ja ir kaut kas papīra rūpniecību šodien apdraud Vācijā, tad momentā pie ministra prezidenta ir klāt visi šie 30 nozaru pārstāvi, kas saka, neaiztieciet mūsu papīra rūpniecību. Ja? Atstājiet viņu savā vietā, tā, lai viņi tur būtu, jo mēs visi no tā pārtiekam šeit. Un tā ir arī ar daudzām citām industrijām. Netiek deindustrializēta Austrumvācija. Viss tiek saglabāts, viss tiek optimizēts, pārveidots, bet nekas netiek likvidēts. Kāpēc tie klajie precedenti, kad Latvijā mēs visi acu priekšā redzējām, kā tiek likvidēts vesels valstī nozīmīgs nozars, kāpēc tie šeit varēja notikt? Tas ir noslēpums. Ja? Jo es esmu runājis ar cilvēkiem, kas ir radījuši Latvijas ekonomikas programmu, vai ne? Kā Latvija ir jāattīstās nākamajos 10 gados, 90. gadu sākumā. Ja? Un ja viņi skaidri atklātā tekstā pasaka, ka mēs pilnīgi aizmirsām par attīstību, par rūpniecības attīstību, ka tam ir jābūt kā komponentei, vai ne? Un tas nav arī tajā programmā. Tad tas tā tiešām liekas tā dīvaini, jo, kā tad valsts, ja valstī pasaka tagad tā, jums nav jāuztrauc par to, ka jūs kaut ko ražojat, ja, mēs jums visu piegādāsim, ja, jums ir jānopērk, ja, un tā, un jūs varat dzīvot uz parādu, bet tas, ka tas nav ilgtspējīgi, ne, tas, ka, arī tas parāds ir kaut kādā veidā jāsāk atdot kaut kad. Bet tam ir jākļūst kaut kad skaidram cilvēkam, ja? Jo tad ir arī, protams, pilnīgi skaidrs, ja cilvēks ir tādos parādos, ka viņš nevar vairs atdot, tad ir ar kaut ko jākompensē. Un tas, ko vēlas pretī parasti aizdevēji, viņi vēlas pretī klasiskos valsts monopolus. Jā, respektīvi, viņi grib vai ar zemi, vai ne, lai to kompensē, ka viņam to zemi, vai lai viņam pārdod ūdensvadus, vai lai viņam pārdod elektrības uzņēmumus, telefonu uzņēmumus. Viss tas, to viņi prasa pretī par to parādu. Jā, bet tas nozīmē, ka ja valsts nevar pat pārvaldīt savus klasiskos monopolus, tad īstenībā tā valsts nav spējīga pati būtu ilgtspējīga. Bet, klausoties šo pēdējo, apgalvojumu virkni, gribot, negribot, ir jāprasa, bet kur tad visi iepriekšējie mūsu ministru prezidenti un ekonomikas ministri un ekonomisti un ekonomistu apvienības un visi pārējie, nav taču tā, ka viņi visi būtu galīgi muļķi. Tā taču nav. Jā, tas nav, bet īstenībā tā kā viņi ir izglītoti, vai ne labi, tad viņiem, tas, ko mēs sākumā teicām, nevienam no viņiem nav šī vēsturiskā komponenta izglītībā. Ja? Viņi vienkārši nezina, kā tas vēsturiski ir veidojies. Un tad, ja viens pasaka, jo tā mainstream teorija, kopš 70. gadiem, tā neoliberālā teorija jau teica, ka
ražošana tas jau nav pats svarīgākais. Pats svarīgākais ir makroekonomiskie rādītāji. Un industrija tas ir 19. gadsimts. Aizmirstiet par industriju. Tas ir tas, ko arī Anglija izdarīja, no kā Vācija atteicās. Vācija teica, mēs paliekam pie savas industrijas, mēs paliekam pie savas mašīnu būvs, mēs paliekam pie savas autoražošanas, un jūs mums nepierunāsiet to nedarīt. Ne? Bet dažas valstis, piemēram, kā Latvija atteicās. Jo tā bija normāla ekonomikas doktrīna toreiz. Ja? Kad svarīgi ir tā, lai makroekonomiskie rādītāji būtu kārtībā, ja? bet par ražošanu un tad uzreiz arī klāt visu nodarbinātību un tā tālāk, par to jau nebija runa. Par labklājību nebija runa. Bija runa par to, lai būtu inflācijas rādītājs kārtībā, vai ne? Lai būtu deficīta rādītājs kārtībā. Tie Maastrichtas kritēriji, ko beigās sarunāja Eiropa, vai ne? Ka tam ir jābūt ekonomikas pamatā. Un tas bija ekonomikas pamatā. Man jau liekas, ka tā makroekonomikas kritērija piesaukšana visbiežāk ir manā uzturē, kā parastam cilvēkam, ir vienkārši tāda tukša mūldēšana, kam nav nekāda sakara ar cilvēku dzīvi. Jā, tukša mūldēšana, bet tas noteica visas pasaules ekonomikas dzīvi pēdējos 40 gadus. Kamēr tagad beigās saprata, ka notiek pilnīgs kolaps un bankrots tādai sistēmai, ka tā sistēma neveido labu ekonomiku, bet viņa veido, tad rodas tāda šausmīgi hipertrofēta finanšu ekonomika no tā, ne? Un reālā ekonomika, viņai tiek, tur resursi samazinās, aizvien samazinās. Reāla ražošana, ne? Un reāliem pakalpojumiem, tad pietrūkst resursi. Jo visi resursi ir aizgājuši finanšu ekonomikā pārspīlētā. Un kāds ir risinājums, kāda ir izēja? Izēja ir viena izēja, vai ne? Jo tie, kas ir nopelnījuši šausmīgi daudz naudas, kas ir akumulējuši liels finanšu resursus, vai ne? Par laimi, viņi saprot, ka tāda paradīze kaut kad beidzās. Viņi beidzās ar to, ka valstīm, vienkārši, ja valsts atkal sāk uzņemties atbildību par to, ka pats galvenais ir nevis turēt laimīgas baņķieres, bet lai tomēr cilvēki, lai populācija, lai būtu, kaut kāda vidusšķira un tikai nabadzīgie vai aizbraukušie un atraduši, citur daudz sociālāku sistēmu, bet ka sociālā sistēma jābūt uz vietas, ja valsts pasaka, mēs gribam savu valstiskumu, un mēs rūpējamies, mēs zinām, kā to izdarīt, tad to var apvērst, jo arī tie, kas ir ieguvuši, piemēram, dabiskos resursus, vai ne, tos dabiskos monopolus, kas ir kā tur savā īpašumā pašreiz, viņi arī zina, ka ar pareizu politiku viņi tos īpašumus nevarēs mūžīgi un bezgalīgi turēt un spekulēt ar viņiem. Jo valsts tieši ar nodokļu politiku, viņi var ļoti viegli vai virzīt šos uzņēmējus, kas ir spekulējuši ilgu laiku tiešām uz ražošanu, uz atgriešanos reālajā ekonomikā, vai arī uz pārdošanu atpakaļ valstī. Ja. Jo citādi tas ir par dārgu, vai ne? Jo, ja tev ir jāmaksā liels nodoklis, un tu esi vienkārši spekulants, kurš neko negrib producēt, tad tev to lielo nodokli kaut kad kļūst par dārgu vienkārši samaksāt. To nevar izdarīt. Bet to izdara ar pareizu sabalansētu nodokļu politiku un ar finanšu tirgu regulāciju. Jo finanšu tirgi var tikt regulēti, ka, piemēram, apliekot ar nodokli tādas investīcijas, kas nav investīcijas, produktīvas investīcijas. Ja investīcija nav reālajā ekonomikā, tad finanšu regulators, FKTK Latvijā, piemēram, pasaka, ka tas ir apliekams ar lielāku nodokli nekā tāda investīcija, kas ieplūst reālajā ekonomikā ražošanā. Tā to dara. Vai, jūs varat izskaidrot, kāda sakarība pastāv, piemēram, starp medicīnas māsas atalgojumu un procesiem, kas norit starptautiskajos valūtas un zelta tirgos? Medicīnas māsas atalgojums, ja mēs skatāmies viņu Latvijā, piemēram, pirmais, kas man nāk prātā, vai ne? Tad kāds ir medicīnas māsas atalgojums Latvijā un, piemēram, Skandināvijas valstīs?
kāpēc mūsu ārstus ir tik viegli pārvilināt, teiksim, ne tikai ārstus, bet tikai beiguši students, vai ne tik viegli aizvilināt prom, jo atalgojums ir 1/4, piemēram, vai ne, tad cilvēkam nav īstenībā, tad viņam ir skaidrs, vai ne, ka tomēr tas ir iespējams. Bet atmetot ekonomikas teorijas un vispārējo, vai tad tā nav, ka, teiksim, medicīnas māsas un ārsta pakalpojumi ir vienlīdz vajadzīgi kā valstī, kur viņam maksā tik daudz, un kā valstī, kur viņam maksā 4 reizes vairāk? Vai tad tā nav? Cilvēki bioloģiski un psihofiziski ir vienādi pilnīgi. Tas ir pareizi, bet tā kā mums pastāv brīvā ceļošanas iespēja, vai ne, nav tā kā Padomju Savienībā bija, ka nevarēja katrs izceļot tik vienkārši. Tad šie cilvēki pārvietojas un kustās un ir mobili, un meklē darba vietas un tur, kur tas viņiem nodrošina lielāku labklājību nekā šeit. Un to valsts gan var kontrolēt. To valsts var pateikt tā, ka mēs pabeidzam šo mazo algu un augsto cenu politiku, augsto izmaksu politiku un ieviešam lielo algu un zemo cenu politiku. Kā tas izdarams? Jā. Tas ir politisks lēmums. Jā? Tas nav ekonomisks, makroekonomisks lēmums. Tas ir politisks lēmums, jo, piemēram, tas mīts par produktivitāti, vai ne? Atkal, jo mums vienmēr saka tā, mums ir zemes algas, tāpēc, ka mūsu cilvēki nav produktīvi. Jā, ir zemes darba ražīgums, tāpēc mēs nevaram maksāt lielas algas. Bet īstenībā ekonomikas teorija ir pilnīgi otrādi. Pilnīgi otrādi, ka tad, kad rodas lielas algas, tad, kad rodas darba vietas ar lielu apmaksu, tad var tikt pieņemt darbā cilvēki, kuri ir ar lielu darba ražīgumu, ar augstu darba ražīgumu, ar augstu kvalificēti, izglītoti, kompetenti un tālāk. Tad viņi nāk un labprāt strādā, un citādi viņi nenāk un nestrādā. Un arī, ja tu investē kādā darba vietā vai ne, tehnoloģijā un tā tālāk, viss tas attīst tavu darba ražīgumu. Ja tu neinvestē tādā veidā, tad, protams, darba ražīguma nav. Tā ir tā cēloņsakarība. Tā cēloņsakarība ir īstenībā otrādi. Nevis mums ir jāgaida tagad 10 gadu, vai ne, kad mēs sāksim strādāt tā kā vācieši, bet sākumā mums ir jāmaksā algas tā kā vācieši, vai ne? Un tad mēs arī strādāsim tā kā vācieši. Jā, bet piedodiet, kā lai tās algas maksā? Drukājot naudu? Nē, tas ir tā vienkāršot, teikt drukājot naudu, jo šodien neviens vairs tā naudu fiziski nedrukā, vai ne? Bet tās ir investīcijas. Tās ir investīcijas darba vietās. Tā ir pirmkārt industriālā politika. Jebkurai valstī, piemēram, ja Latvijas valstī nav industriālās politikas vispār bijis 20 gadus, tad mēs neesam konkrēti spējīgi, tad mums tā nauda arī nevar rasties. Jo nauda rodās industriālo politiku, akceptējot valsts varai, akceptējot industriālo politiku, mēs zinām, kādos virzienos mēs gribam attīstīties, kādos virzienos mēs gribam investēt. Ja? Mēs apzināmies dažus virzienus, vai ne, un tad mēs investējam. Valsts investīcijas. Ja? Plus, protams, arī kaut kādas privātās investīcijas un kaut kādas ārvalstu investīcijas. Tas arī var būt, bet galvenais, lai radītu, labu industriālu infrastruktūru, tad viss vienmēr ir balstījies tikai uz valsts investīcijām. Nekā citā tas nav iespējams. Un, protams, vai ne, ka vienīgais, kas legāli var radīt naudu, industrializācijas projektiem, tā ir valsts. Protams, to var radīt arī komercbankas, bet komercbankas grib vienmēr pārāk liels procentus par to. Kāpēc ir jāmaksā liela procenta par to? To arī, Latvijas valsts to tādā veidā dara, maksā pārāk dārgi. Tāpēc jau mēs neesam konkurētspējīgi, kad viss balstās tikai uz komercbankām. Šodien bija kaut kur saraksts, kur konkurētspējas ziņā Latvija bija ļoti sliktā vietā, kaut kādā 80 kaut kādā tur. Jā. Man pat liekas. Jā. Ja mēs neizmantojam gadu desmitiem ilgu valsts diriģētu industrijas attīstību, tad mēs nebūsim konkurētspējīgi. Mēs nebūsim konkurētspējīgi kaimiņu kontekstā salīdzinot ar Skandināviju nekad. Jo Skandināvija to ir darījusi, un mēs to neesam darījuši. Pieņemsim, ka jūs, tikt ievēlēts Saeimā, tikt izvirzīts ministra amatam un, arī būtu
šādu vai tādu, šāds vai tāds ministrs, teiksim, finanses vai ekonomikas. Vai jums šķiet, ka jums izdotos kaut vai kripatiņu no šīm te vīzijām realizēt? Ir starptautiskās saistības, ir dažādi noteikumi, ir dažādi papīri, ko Latvijas valsts ir parakstījusi. Kā jūs redzat iespēju ko no jūsu uzbūrtās ekonomiskās attīstības iespējamības īstenot? Tā lieta ir tāda, ka, lai kaut ko izmainītu, tam kontekstam ir jābūt daudz plašākam nekā Latvija, nekā lokālajam kontekstam. Jo, lai tagad mainītu tās finanšu paradigmas, kas ir iesakņojušās jau kopš gadiem, bet īpaši spēcīgi krīzes laikā, kas izveidojās šī finanšu atkarība vai ne no donoriem. Tas ir īstenībā darbs ar Londonu un ar Ņujorku. Tur ir daudz lielāks darba lauks nekā šeit uz vietas. Ja. Ar Londonu un Ņujorku kādā nozīmē? Investoru nozīmē. Ne? Ir jāpārliecina investori, ka mūsu politika ir daudz labāka un ilgspējīgāka nekā vecā politika. Ja, tas ir pirmais darba lauks, kas šodien katram finanšu un ekonomikas ministram būtu jāsaprot Latvijā, ja mēs gribam kaut ko izmainīt. Un par laimi RTFL strādā cieši kopā ar tieši šiem kontaktiem, būvē šos kontaktus ar Londonu un Ņujorku. Ja, un lai mēs kļūtu saprotam, ja, un viņi saprot diezgan labi, ko mēs gribam un ko mēs darīsim, tad, ja mēs nāksim pie varas. To mēs šos kontaktus esam šo ceļu iestaigājuši diezgan labi, to, ko mūsu valdība nav izdarījusi, bet kas būtu īstenībā viņa mājas darba to darīt. Viņi to dara caur to iekšējo devalvāciju. Tādā veidā viņi domā investorus pārliecināt, ka mēs esam uzticami vai nevai stabili. Tas arī ir ceļš. Ja? Investori arī saka, labi, tas ir kaut kāds finanšu fašisms, viņi paši sev žņauc, ja? Bet skaidrs, arī tādā veidā to var Latvijā darīt. Bet tas ceļš īstenībā ir tāds, par kuru visi mūs slavē pēdiņās, bet īstenībā tā ir tāda apsmiešana, vai ne? Ka par mums drīzāk smējās un saka, ka neviena valsts īstenībā labprātīgi netaupa. Ja? Tas ir, bet izņemot dažus. Un tad tā kā, teiksim, jebkuram finanšu ministram šodien ir jābūt, kas nāk Latvijā un grib kaut ko izmainīt, viņam ir jābūt tādai haizivī. Viņam ir jābūt internacionālo finanšu tādam nezvēram, ja, kas var teiksim, ir daži piemēri, vai ne, Eiropas Savienībā, kur finanšu ministri parāda mugurkaulu spēcīgi, ja, un kuri komunicē perfektā angļu valodā ar jebkuru, vienalga, vai tā ir reitinga aģentūra, vai tā ir kaut kāda investoru aģentūra, ja, kur skaidri pasaka, ka mūsu politika ir attīstības politika, vai ne, un ka mēs nepieļausim nekāda veida šeit tagad multinacionāļu uzvedību, tā kā viņi bija līdz šim. Un tāda saruna, vai ne, Argentīna īstenībā bija pirmais piemērs, kur parādīja, ka tādā veidā ir iespējams sarunāties. Ja, jo neviens to neticēja. Visi domāja tā, ka ja kaut kas tam līdzīgs tiek pateikts Starptautiskajam valodas fondam, tad viņi var apturēt globāli pilnīgi visu tirdzniecību. Ja? Bet tas piemērs parādīja, ka to nevar. Ja? Un kopš tā brīža, tādā ziņā ir jānāk tādam starptautiskam cilvēkam, kas var darboties tādā starptautiskā līmenī, tādā vidē. Tad to var izmainīt. Ja tas nav iespējams, tad labāk palikt pie esošās politikas. Latvijā ir tādi cilvēki vispār? Mēs to varam. Viss.